Labdien, cienījamie pašvaldību un sociālo aprūpas centru pārstāvji! Šodien es izstāstīšu īsu kopsavilkumu par webināru, kas ir noticis 15. janvārī, un kurā tika runāts par primārās veselības aprūpas pieejamību pašvaldības, kādas ir likuma prasības, kāda ir realitāte un kādi ir organizatoriskie risinājumi pašvaldībām. Saturs īsumā jūs redzat uz ekrāna. Un runājam par to, ko jaunu ieviesā NVD, kādi jauni noteikumi parādās finansējuma piešķiršanai no NVD puses, sakot ar 26. gada 1. janvāri, ko mums saka Ministra kabineta noteikumi 555 un primārās veselības aprūpes stiprināšanas plāns. Arī runājam par to, kāda ir realitāte pašām pašvaldībām pašlaik, lai nodrošinātu primāro veselības aprūpi, un par organizatoriskiem risinājumiem, kādi pastāv. Kā arī rādījām praktiskos piemērus, kur ārsti dalījās ar praktiskiem piemēriem, kā tiek nodrošināta iedzīvotāju konsultācijas un ārstēšanas procesi attālināti, izmantojot iespējas piesaistīt dažādas specialitāšu ārstus, un noslēgumā bija jautājumu atbilžu sesija. Nedaudz statistikas par to, kas piedalījās webinārā. Jūs redzat uz ekrāna, ka lielākā daļa no dalībniekiem bija pašvaldību administrācija un sociālajie dienesti, arī piedalījās sociālajie aprūpas centri un pansionāti, un nedaudz bija pārstāvēti arī paši ārsti un citas organizācijas. Un webinārā piedalījās gan lēmumu pieņemēji, gan tie, kas ikdienā strādā ar pacientiem un organizē veselības aprūpi. Un arī nedaudz no aptaujas par tiem, kas piedalījās webinārā, ir, ka top vajadzības, kuras minēja lielākā daļa no dalībnieku, bija vairāk nekā 70 pašvaldību pārstāvi. Ir kritiski svarīga ārstu pieejamība, ārstu trūkums, ģimenes ārstu pieejamība un arī felčeru un ārsta palīgu nepieciešamība. Arī sociāla aprūpas centri minēja, ka nepieciešama aprūpētāju un vēlās labāk organizēt SAC administratīvo darbu, lai aprūpētājiem būtu vairāk laika pacientiem. Un ko mums saka dati, nedaudz padaloties ar to, kā izskatās veselības aprūpas sistēmas gatavības indeks, un mēs redzam, ka Latvijā diemžēl neatrodās līderu pozīcijās, Latvija diemžēl ir 3. vieta no apakšas, ar diezgan vājiem radītājiem, un arī pa labi grafiks mums rāda, ka mūsu veselības aprūpas jomas finansējuma līmenis ir viens no mazākajiem Eiropā. Bet mēs nerunāsim par to, ka nepieciešams vairāk līdzekļu, mēs to zinām, mēs reiķinamies ar to, kas mums visiem ir pieejams šobrīd, un mēģinām no tā, kas ir pieejams, rast risinājums, kā pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi. Tātad, kas mainās no 26. gada 1. janvāra, kas stājas spēkā jauna felčera punktu pakalpojumu sniegšanas kārtībā un arī grozījumi Ministra kabineta noteikumos 555, un šīs izmaiņas tiešā veidā ietekmē pašvaldības atbildību. Kas ir galvenais šeit? Galvenie momenti. Apakšā jūs redzat saites uz attiecīgiem likumiem un normām, ar kuriem jūs varat iepazīties, bet galvenais ir, ka pašvaldībām pienākums identificēt baltos plankumus, tātad saprast un veikt ģimenes ārstu tīkla kārtēšanu un identificēt teritorijas ar nepietiekamu pārklājumu. Tātad kritērija NVD finansējuma piešķiršanai ir, ka ja radiusā vairāk nekā 10 km radiusā nav pieejami ģimenes ārsti un šajā teritorijā jāapkalpo vismaz 400 iedzīvotāji, tad NVD piedalās ar finansējumu, lai palīdzētu apmaksāt felčera algu un dažas citas piemaksas. Savukārt pašvaldības pienākums ir organizēt infrastruktūru, nodrošināt felčera punktu esamību vai ārstniecības punktu organizēšanu un jānokomplektē šo veselības punktu ar ārstiem. Un arī jaunas normas saka mums, ka fokus ir ne tikai uz ģimenes ārsta pieejamību, bet fokus ir un uzsver nepieciešamību pēc multidisciplinārām komandām un pakalpojumu kvalitātes, nevis tikai fiziskas felčera klātbūtnes. Respektīvi,
tiek aicināts nodrošināt pašvaldību kvalitatīvu un pilnvērtīgu iedzīvotāju ārstēšanu. Šeit ļoti būtiski uzsvert, ka regulējums pasaka, ko prasa nodrošināt pašvaldības, bet nepasaka, kā to izdarīt. Un tieši par šo mēs arī parunāsim. Tātad visa situācija ar iedzīvotāju ārstēšanu izskatās, ja apkopojam tā, ka iedzīvotāju gaidas ir, ka iedzīvotāji sagaida reālu ārstēšanu, viņi sagaida konsultācijas un ārsta pieejamību uz vietas, viņu pagastā, viņu novadā, viņu pilsētā, nevis tikai nosūtījumu izrakstīšanu vai kaut kādu administratīvu funkciju veikšanu. Tā kā gaidas ir. Arī sociālajā aprūpes centri, kuri saskarās ar to, ka pietiekoši daudz hronisko pacientu un veselības stāvoklis var pasliktināties bez regulārās ārsta uzraudzības. Un tas noved pie biežākām hospitalizācijām un augstākām ārstēšanas izmaksām. Un arī pacientu transportēšana izmaksā pietiekoši dārgi. Un kopumā pašvaldības šobrīd apzinās, ka bez kvalitatīvas veselības aprūpes samazinās darbspējīgu cilvēku skaits, samazinās iemaksas pašvaldības budžetā un palielinās izdevumi. Tā kā jāmeklē risinājums. Un kādas ir pašvaldības strateģiskas iespējas? Kā rēģēt uz 206. gada izaicinājumiem? Mēs redzam, ka patiesībā pastāv trīs galvenie modeļi. Pirmais ir tradicionālais ceļš, kad katra pašvaldība mēģina meklēt jaunu ģimenes ārstu, kas praktizēs uz vietas. Šeit jāatzīst, ka ārstu skaits Latvijas samazinās un konkurence pēc ārstiem pieaug. Tātad ar katru dienu, ar katru mēnesi aizvien grūtāk atrast ārstu savai pašvaldībai, īpaši lauku teritorijās. Otrs variants ir atstāt kā ir, uzturēt feldšeru punktu bez patstāvīga ārsta piesaistes, bet tad jūs nekvalificēties NVD finansējuma atbalstam un arī nenodrošināt to pašu multidisciplināro veselības aprūpi saviem iedzīvotājiem. Un mūsu priekšlikums šeit ir hibrid modelis, kad rīcībā, ka pašvaldībā nodrošina infrastruktūra, feldšers vai māsa uz vietas, bet Digital Clinic nodrošina attālinātu ārstu komandu, kas palīdz un atbalsta feldšerus, māsas un ārstu palīgus vai ģimenes ārstu, to specialistu, kas ir pieejami jūsu pašvaldībā, un nodrošina dažādu specialitāšu ārstu piesaisti, lai jūsu iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpi. Un šis modelis atbilst veselības ministrijas plānam un finansējumu kritērijiem, un tajā pašā laikā jūs arī atbilstat tam, ko gaida jūsu iedzīvotāji, jo mēs zinām, ka iedzīvotāji labprāt saņemt no pašvaldības, piemēram, Ziemassvētkos nevis piparkūks kā dāvanu, bet viņi labprāt saņemtu ārsta konsultāciju vai veselības aprūpes citas pakalpojumus no savas pašvaldības. Un šeit jāmin, ka Digital Clinic ir ārstu komanda, kur ir vairāki ārsti, kopumā vairāk nekā 20 dažādas specialitātes, un jūs varat redzēt informāciju šajā mājaslapā detalizēto, varat iepazīties ar to, kādi tieši ārsti pieejami, kādas specialitātes, un arī par priekšlikumu pašvaldībām. Un mēs tiešām neaizstājam feldšeri, bet mēs iedodam viņam profesionālu aizmuguri. Jebkurā dienā, jebkurā arī laikā, arī pēc darba laika ir pieejams, arī svētdien, sestdien ir pieejams šādi pakalpojumi, tā ka jūs varat panākt ļoti būtisku veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanu jūsu pašvaldības iedzīvotājiem, ko viņi noteikti novērtēs. Un pats darbības modelis, kad feldšers plus ekrāns darbojas tā, ka pacients ierodās feldšera punktā vai sociālajā aprūpes centrā, un šeit jāatzīst, ka pašvaldības var ierīkot pēc būtības ārstniecības punktu ne tikai, kā lai saka, ierastais vietās, pieņemsim, mēs zinām, ka vairākas pašvaldības ierīko, pieņemsim, bibliotēkās šādu pakalpojumu. Tāpēc, ka bibliotēka darbojas nepārtraukti, un to ir vieglāk izdarīt šādā veidā, bet tā ir kā ideja, varbūt jūsu pašvaldība nav aizdomājusies vēl par šo. Un Digital Clinic speciālisti 204 līdz 72 stundu laikā sniedz konsultāciju, izvērtē informāciju, pacienta vēsturi, izmeklējums, analīzes, viss, kas veikts, un risinājums ārsts sagatavo slēdzienu, izraksta
Recepts, ja nepieciešams, sastādā vai koriģē terapijas plānu attālināti. Rezultāts, ka pacients saņem kvalificētu ārsta konsultāciju savā pagastā, savā pašvaldībā, kas ir ļoti vērtīgi, jo bieži vien pacienti, kuri nesaņem šādu pakalpojumu, viņi pat nav gatavi godīgi braukt kaut kur. Viņi labprāt dzīvos ar savu slimību un nekur nebrauks, bet ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts, tad noteikti tas veicinās labāku veselības stāvokli pašvaldības iedzīvotājiem. Un praktisks piemērs, ka, pieņemsim, ar hroniskām slimībām lauku teritoriju vai sacos un situācija iedzīvotājs, pieņemsim, ar diabetu, ar sirds masas spēju, ja bez šāda pakalpojuma, tad, principā, regulāri nepieciešams dārgs un ļoti apgrūtinošs transports pie specialista, vai viņš vispār atsakās to darīt, un slimības paāsinājuma gadījumā, principā, tiek izsaukt NMPD brigādi, kas arī noved pie lielākām izmaksām, un tāpat nenotiek kvalitatīva ārstēšana saulaicīgi. Ar Digital Clinics savukārt, pieņemsim, endokrinologs vai kardiologs attālināti analizē datus un regulāri koordinē medikamentu devas. Un tiek būtiski samazināts hospitalizācijas skaits, kas saistīts ar hronisku slimību paāsinājumiem. Un šajā te webinārā mēs stāstījām par profesors doktors Vitolds Mackevičs un doktore Lāsma Kalnbergs dalījās ar praktisku pieredzi, kā citās pašvaldības mēs jau nodrošinām šādus pakalpojumus un kā tas praktiski izskatās. Nosūtīsim jums arī saiti, ja nepieciešams, ja varat vērsties pie mums, mēs iedosim arī šo materiālu jums, ja neesat vēl redzējuši. Tad kā ārsti dalās ar savu praktisko pieredzi, kas jums var būt ļoti interesanti, kā pašvaldībās tas var darboties. Un ieguvums ir arī acīm redzams, jo tā ir ļoti gudra investīcija no pašvaldības puses. Nekā jauna štata vieta, un pa labi jūs varat redzēt, ka salīdzinājums, kā varētu izskatīties izmaksas, ja pašvaldība piesaista kā patstāvīgu štata vietu ārstu, tad tas izmaksas ir pietiekoši augstas. Turklāt jums vajadzīgs nevis viens specialists, bet tomēr vairāki. Un salīdzinot ar to, fiksēts mēneša abonements ar Digital Clinic ir ļoti prognozējams jūsu budžetam, daudz mazāks nekā patstāvīgā štata vieta, bet tajā pašā laikā ļoti elastīgs, jo jūs piesaistāt tādas specialitātes ārstu, kāds ir nepieciešams tam pacientam vai iedzīvotājiem, kas vēršās pēc šādas palīdzības šajā te pašvaldības feldšera punktā. Būtisks ietaupījums uz transportu, un arī jūs efektīvi izmantojat infrastruktūru. Jūsu pašvaldība jau maksā, pieņemsim, par telpām un tas uzturēšanu, un ar Digital Clinic fiksētu abonementu šīs telpas kļūst par pilnvērtīgu ārstniecības punktu, nevis tikai primārās palīdzības posteni. Un ieguvums 3 punktos, ka pirmkārt likumība, jūs atbilstat jaunām normām par ārsta pieejamību atbilstoši NVD prasībām, kas stājušās spēkā 1. janvārī šajā gadā, nodrošināt pieejamību dažādām vajadzībām. Jūsu novada iedzīvotāji, īpaši lauku teritorijas un sacos, ir pieejami vairāk nekā 20 dažādu specialitāšu ārsti. Un ekonomijas būtiski samazināt visdažādākas izmaksas, palielināt darba spēju, veselību, un cilvēki, iedzīvotāji jūsu novados ir darba spējīgi, maksā nodokļus un arī samazināt izmaksas, jo arī personāls nav jums jāuztur uz vietas, paaugstināt arī esošās infrastruktūras vērtību, par kuru jūs maksājat. Tātad vērtība no tās infrastruktūras, kurā šobrīd jums pašvaldība jau darbojas un pilda kaut kādas funkcijas, arī pieaug. Un tas aicinājums, ko mēs aicinām darīt, ir sākt plānošanu jau šodien, neatlikt to uz pēdējo brīdi, jo principā normas jau ir spēkā. Mēs aicinām pieteikties konsultācijām, izmantojot šo QR kodu. Šeit ir kontaktinformācija un mājaslapa, kuras var iepazīties ar priekšlikumu tieši pašvaldībām. Un pat cik šajā webinārā arī piedalījās sociālajie aprūpes centri, tad mums ir sagatavoti vēl papildus 3 slaidi tieši sociālajiem aprūpes centriem sakarā ar aprūpētājiem. Šeit uzreiz jāatzīmē, ka aprūpes centriem problēma vairs nav tikai ārstu trūkums.
trūkst arī aprūpētāju un liela daļa no darba laikā aiziet arī administratīvos uzdevumos, kur aizpildīt dažādas atskaites, krustlapas, novērtējumu veikt un dažādas administratīvas darbības veikt. Un informācija par katru klientu aprūpi ir sadrumstalota un mēdz būt manuāla, kas var arī izraisīt nepatikamus momentus. Un arī vadībai trūkst ikdienas pārskatu par aprūpes pašu procesu. Un šeit ilustrācija, ko mēs gribam veikt, ko varam nodrošināt arī papildus no Blue Bridge puses, no Smart Medical puses, ir aprūpes asistents. Tas ir digitāls risinājums, kas palīdz uzturēt visu informāciju par pacientiem un viņu vajadzībām. Visa informācija atrodas vienu vietu un savienota ar e-veselību arī taiskaitā. Un šeit piemērs, kā var izskatīties digitāli novērtējums, pacientu novērtējums, kur jūs pēc apsekošanas definējat, kādas ir vajadzības dažādās jomās, un pēc tam atbilstošai apsekošanai tiek nozīmēt faktiski plānotās aprūpes aktivitātes, kuras pēc tam jūs varat atsekot sistēmā. Un aprūpētāji paralēli aprūpē veids pierakstus un vieglāk atcerās uzdevums, kas viņam jāizdara ar katru pacientu. Informācija maiņās arī tiek nodota digitāli, nevis mutiski un fragmentāri, un principā nerodās kļūdas pārslodzes dēļ. Un mūsu aicinājums ir pirms meklēt sociālajā aprūpes centrā jauno darbinieku, jauno aprūpētāju. Mēs aicinām parūpēties, lai esošais darbs ir aprūpētājiem vienkāršāks, saprotamāks un caurspīdīgāks. Un aprūpētājiem jāredz, kas jādara, sistēmai jāatcerās un jāatgadina aprūpētājiem, tā ka viņai jābūt kā asistentam, kā palīgam aprūpētājiem. Un vadībā savukārt varētu redzēt kopsavilkums par to, kādas aktivitātes jāveic, aprūpes darbības jāveic, cik daudz ir veikts, kāda ir kvalitāte, un viss paliek caurspīdīgs un daudz vieglāks. Šādā ziņā tas arī ir ļoti patikami, ja jūs padarat šo procesu vieglāku un pārskatāmāku. Tātad bija, protams, jautājumu atbilžu sesija, kur uzdeva daudzus jautājumus, bet mēs aicinām tad apmeklēt un aizpildīt šo anketu, ja gadījumā jūs gribat sazināties ar mums un ieplānot varbūt atsevišķu individuālu sarunu tieši par jūsu pašvaldības vajadzībām. Mēs labprāt ar jums tad sazināmies, uzklausām par to, kādi ir plāni un vajadzības jūsu pašvaldībā un atrodam piemērotu risinājumu, kas ir reizē gan draudzīgs jūsu budžetam, gan arī risina tas diezgan akūtas vajadzības jūsu pašvaldībā. Tā kā paldies, ka noskatieties šo video līdz galam un ceru, ka uz tikšanos mēs esam gatavi ar jums runāt un palīdzēt jums uzlabot primāro veselības aprūpi jūsu novadā. Un uz redzēšanos!